Let's go. Kraši, ir pulkstens 3, un tagad ir 3. vlogs, ko es šodien jau renderēju. Tā kā es esmu beidzot sasniedzis to pozīciju, ko es biju ierakstījis sev. Izdarīju. Šitas beidzot mēs varam atķiksēt. Tas ir saīdot līdz pēdējiem vlogam, ko es tagad filmēju, kā pēdējot kā vlogu, ja. Un beidzot es izdarīju to. Salīdzinot ar vakardienu, es šodien vienkārši nedevu sev nekādus tos norādījumus, kas man šodien jāizdara. Es vienkārši tas pildīju, darīju, tā kā editoju tos vlogus, ja. Un, zināju, ar to jebkādu darbu, principā, tagad tu piesēdies, tad aiziet. Viss iet, un tu strādā, un tad aiziet kafiju padzert, un pēc tam, bišķiņ grūtāk, bet tā vēl, pirmās 2-3 stundas ir easy, un pēc tam varbūt 4., 5, un tad, kad es aiziet tur olas uztaisīt, un bišķiņ atpūšos, aiziet tur varbūt paskatos, kas man kaut ko uzrakstīs, pēc tam jau ir tā kā krietni grūtāk piesēsties. Un es vakar noskatījos vienu vidaku Johnny Harris, Čekiņš, fantastisks vidaks tais, un viņš stāstīja par to, kāpēc mēs esam visu laiku noguruši, ja? Un kāpēc mēs nevaram tur piesēsties, un Hams arī vienā brīdī stāstīja par to, ka tev ir tie brain points, ja? Un kraši tajā vidakā stāstīts par to, ka ja tu vairāk šos decisions, jeb šīs izvēles veido savā dienā, jo tev vairāk šis glutamate sakrājās starp taviem neironiem smadzenē. Un tev ir grūtāk un grūtāk veidot jaunus šos izvēles. Un šajā ērā ir vēl vairāk un vairāk izvēļu, un tāpēc mēs esam visu laiku noguruši. Ja? Un tad ir tas, jo tev vairāk šis glutamate, jo tev vairāk šis adenosīna tavā smadzenē, kas tev spiež justies nogurušam. Un šo adenosīnu receptorus var aizstāt ar šo kofīnu, ja tu iedzer kafiju, ja? Un tad viņš var tāpēc uzkrājās, un šie nepi, jeb te, ka tu aiziet pagulēt biškiņi. Šajā ērā ir, principā, izslēgt, vairs neviens neiet gulēt, izņemot Azijas valstīs un citās vietās arī to vēl noprojām praktiso, bet mēs vairs tā nedaram. Un ja man būtu, es vienkārši tāpēc, ka šodien es mazliet pagulēju, nepagulēju, bet kaut kāds 20 minūtes atlaidos, un tas man palīdzēja, tāpēc es par šo vispār stāstu, un man tas strādāja. Ja man būtu iespēja, es ieliktu katru dienu pirms tās pirmās maltītes, vai pēc tā, kad es esmu padzērs to kafiju, vēl pēc tam pastrādājis, vienkārši aiziet pašķāt, bišķi, čučut, un tas šo glutamate vienkārši atslogo. Šī gulēšana atslogo šo glutamate, vienkārši aizved viņu prom. Tāpēc tev nav jāveido nekādas izvēles, un tu vienkārši gulē. Ja? Un tāpēc mums vajag gulēt. A few moments later. Šodien tāds īsts vlogs, es zinu, bet es pamatā strādāju un gribu skatīties timelapse, kā es sēžu pie datora, tas, man liekas, nav pārāk interesanti. Jā, pāris vidaki ir tādi, un pāris ir noderīgi, bet ne jau visus var tā taisīt. Bet jā, normāls treniņš. Bet šodien tev padoms ir vienkārši paņem napiņu, power napiņu, ja tu gribi. Man tas strādāja, es kādreiz kaunējos no tā, es tā kā, nevar atpūsties, jāiet tā kā David Goggins šeit. Man strādāja, es domāju, ka tas tā kā bija un tur, ko tas napiņš padarīs. Kaut kā nostrādāja. Es domāju, ja man būtu tāds free plāns, tad gan jau, ka es napiņus liktu iekšā savā tajā dienas plānā. Milzīgs vēders, un tad vairs nav vēdera. Un balks iet uz priekšu.
Diemžēl man ir jātīra daudz, lai tā kā uzbūvētu masu ģenētikas, zin kā. Bet tas ir iespējams, un ja tev ir līdzīga problēma, noteikti aiziet Pačiko pirmo linku apastā, es tev palīdzēt, 1-1 coachings tur ir, un 2-3 links apastā ir Latvijas izaugsmes cilts, tā kā pievienojies, tur ir fantastiski Discord serveri, katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas video zvanu, tur ir insane sajūta, ka tu aiziet pēc viņa, principā tāda cilts, ar ko tu eji uz saviem mērķiem. Es nezinu, man palīdz, ceru, ka tev arī palīdzēs, vienkārši pievienojies, ja tu vēl neesi to izdarījis. Un, jā, nospied to sarunu podziņu, tāpēc, ka rītdien arī būs video, ja tev patiks šis, tad, ka tev patiks arī nākošais, un nospied tu gaisā aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.